Nav noslēpums, ka labi un garšīgi un satīgi paēst ir visvieglākais veids, kā saņemt gandarījumu un prieku no dzīves. Bet pat cik šeit savācas cilvēki, kas vairāk vai mazāk interesējas par veselību, tad mēs uzskatām, ka uzturs ir uzturlīdzekļu, jeb pārtikas produktu kopums, kas ir nepieciešams normāli dzīvības norisam cilvēka organisma. Un īsumā, pat cik jūs arī daudz ko zināt un esat saistīti ar sportu, un es domāju, ka arī zināt, ka drusku par veselīgu uzturu, es ātrumā atgādināšu jums, ka mūsu uzturs sastāv no vitamīniem, tas ir aktīvas vielas, kas ir nepieciešama dzīves funkcijas saglabāšanas, un vitamīni ir tauku šķīstošie A, D, J, K, kas uzkrājas organismu, un viņi principā var pārdozēt, un ar viņiem jābūt uzmanīgi. Un ir ūdenšķīstošie vitamīni, kas izdalās no organisma, pārpalikumi nesaglabājas organismu, un viņi prasa pastāvīgu piegādi ar uzturu. A vitamīns, kas rūpējas par mūsu ādu, mūsu gļotādām, un viņš arī piedalās, nostiprina mūsu imunitāti, jo stiprina gļotādās un palīdz funkcionēt mūsu māņu orgāniem. D vitamīns, kas atbildīgs par mūsu kaulu un zobu stiprumu. Viņš ir neaizstājamais vitamīns, viņu regulāri jāsaņem ar zivju eļļu no zivju akna. E vitamīns drusku gribu vairāk pateikt, pat cik viņš ir svarīgāks sportistiem. Viņš uzlabo mūsu izturību pret skābekļa trūkumu, un tāpēc palielinās spēku un izturību, un viņš arī viens no stiprākajiem antioksidantiem. Pat cik te diezgan daudz vīriešus auditoriju, gribu pateikt, ka pastiprinātas E vitamīna devas var pasargāt no sirds asinsvadu saslimšanām. 200–400 starptautiskas vienības E vitamīna. Un viņš arī svarīgs reproduktīvu funkciju, normālu funkcionēšanai. B grupa vitamīnus viņi tieši novērtēs kā grupa, tāpēc, ka viņi sadarbojas viens ar otru, piedalās kā koferments, ogļhidrātu, tauku un amīnskābju metabolismā. Viens no populārākiem C vitamīns ir stiprais antioksidants, nodrošina šūnu normālu elpošanu, arī stimulē mūsu imūnsistēmas darbību. Sporta viņš bieži vien izmantojas tieši pirms starta, tāpēc, kā aktivizē virsnieru funkciju un palīdz adaptēties stresam organismam. Jāpateic, ka C vitamīns ir ļoti nestabils, viņš ātri bojājas gan gaisma iedarbības rezultāta, gan karstuma, faktiski virs 60 grādiem C vitamīns vairāk neeksistē. C vitamīns ir viens no tiem vitamīniem, kuru cilvēki lieto. Bet to, ko izmanto šķistošas tabletes, kuru met ūdenī, neteikšu, ka tas ir labākais variants. Noteikti jāizvēlēs dabīgo, labāk C vitamīnu ar bioflavonoidiem. Bet tas, kas ir šķistošais, viņš aktivizē gāzu izdalīšanu un sakarā ar to kairina kuņģa gļotādās un var izsaukt pastiprinātu kuņģa skabumu. Un klāt viņam ir krāsvielas, garšvielas un tā tālāk, kas arī nav pārāk labi organismam. Mikroelementi. Dzels ir sastāvdaļa, hemoglobīna sastāvdaļa, sakarā ar to viņš uzlabo mūsu izturību, jods piedalās vairogdziedzera funkcijas. Hrum ir daudzas formulas, kas ir domāti muskuļu attīstībai, jo viņš aktivizē tauku dedzināšanu un muskuļu veidošanu. Cink. Arī gribu uzlikt uz viņu punktu, tāpēc, ka viņš ir 87 hormonu un enzīmu sastāvdaļa. Viņš ir ļoti svarīgs organismu un viņam nevienmēr pievērš pietiekošu uzmanību. It sevišķi viņš ir aktuāls vīriešiem.
jebkura vecuma, sākot no bērniem, gan pusaudžu vecuma, tāpēc, ka E-vitamīns, cinks iet vīrieša hormona veidošana, un sakarā ar to viņš pietrūkst ādai, viņš ir svarīgs ādas aizsardzībai. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc jauniešiem veidojas pumpas uz sejas. Un tās cink ir aktuāls prostātas adenomas veidošanai un potencijas saglabāšana, spermas kvalitātes saglabāšanai un tā tālāk. Ļoti aktuāls it sevišķi vīriešiem visas vecuma periodas. Selēns ir stiprs antioksidants, kalcijs arī viens no minerālvielām, kuru cilvēki tomēr lieto. Viņš nodrošina gan mūsu kaulu struktūru, gan sirdsdarbību, nervu sistēmas normālu darbību. Viņš ir labākais draugs magniem, bet vajadzīga pareizas attiecības starp kalciju un magniju, lai viņi būtu normāla sadarbība 2:1. Viņš nodrošina muskuļu saraušanu un muskuļu atslabināšanu, sava sadarbība. Viņš ir svarīgs nervu impulsu pārvadāšanu. Tas ir prieka minerāls, tāpēc viņu jālieto vakara pusē. Viņš ļoti labi noņem mūsu stresu, nomierina, un te ir ļoti labs teikums, es viņu pat uzrakstīju, ka кальций утешает как мать, умиротворяет как снотворное и оживляет как дыхание в кислородной палатке. Mīlēt kalciju. Galvenais avots ir pienu produkti. Par magnēs jau divus vārdus minēju. Viņš ir svarīgs gan nervu sistēmai, gan sirds asinsvadu sistēmai, stresa noņemšanai, muskuļu funkcionēšanai. Un jūs redzat, ka 300 fermentatīvas reakcijas ir piedalās magnīs. Varat iedomāties, ja tikai magnija deficīts organismā, 300 bioķīmiskas reakcijas ies mūsu organismā ne tā, kā vajag, bet ar kavēšanu, ar bremzēšanu un tā tālāk. Un no tā veidojas nogurums, nespēks, miegainība, slikts noskaņojums, depresīvais noskaņojums. Un tikai magnijs var tādas lietas izdarīt organismā. Un sakarā ar to galu galā saīsinājās mūsu dzīves ilgums. Kālijs, nātrija un chlora. Mūsu uztura viennozīmīgi prevalē nātrijs, salīdzināt ar kāliju, un kālijs, principā, jābūt balansam starp viņiem, tāpēc, ka ļoti daudz produktu satur slepto nātriju. Tas ir sals. Jā, it kā mēs sevišķi varbūt virsū nebēram sals, bet, piemēram, čipšu paciņā satur vienu karotīte sali. Kupināti produkti, marinēti produkti, visur ir sāls. Ja? Un tad mēs ļoti daudz lietojam sāli sava uztura, diemžēl. Tas arī viens no momentiem, kāpēc mums ir daudziem paaugstināts asinsspiediens, viens no iemesliem. Un tad tomēr vajadzētu attiecīgu balansu ar kaliju. Un tie minerāli nodrošinā mūsu normālu pH organismam, un jūs saprotat, ka pH normālais koridors ir diezgan šaurs, pa labi, pa kreisi jau nav savienojama ar dzīve. Tāpēc tie minerāli arī ļoti svarīgi organismam. Olbaltumvielas gremošanas procesa šķēlas līdz amīnskābēm, un amīnskābes ir struktūra elementi mūsu ķermenim. No viņiem būvēs enzīmi, hormoni, ir amīnskābes, kas veidojas mūsu organismā, un ir 9 neaizvietojamas. Viņas jāsaņem ar uzturu. Ogļhidrāti ir kompleksē vai saliekti ogļhidrāti, te pārsvarā graudu produkti un vienkārši ogļhidrāti,
kas ir ātrais enerģijas avots. Pa sportistiem vajadzīgi gan tie, bet kompleksi ogļhidrāti dod pakāpeniski cukura līmeni celšanu organismā, ilgāk saglabājas sata sajūta un vēl ilgāk viņi nodrošina enerģiju. Bet ātrie ogļhidrāti, tie pārsvarā saldumi. Viņi ātri pacel cukura līmeni, pastrādā mūsu aizkuņģi dziedzers, noslogojas aizkuņģi dziedzers, cukura līmenis krīt, mēs atkal gribam ēst. Sportistiem reizēm vajag, bet ar viņam nevajag aizrauties. Un tauki. Bieži vien cilvēki uzskatā, ka, lai saglabātu labu veselību, lai nebūtu augsts holesterīns, lai svaru nepieņemtu, vispār no taukiem vajag atteikties. Bet ir tauki, kas mums reāli ir nepieciešams organismā. Tā ir pirmkārt nepiesatināts tauku skābes omega-3, 6 un 9 un lecitīna. Un galvenie avoti ir augu eļas kvalitatīvas un treknes zivis. Ir tauki, kas ir sliktāk mūsu organismu, te pārsvarā dzīvnieku izcelsmes augi, tauki, tā ir tauki no pienu produktiem, no gaļas, sviests, siers, olas. Viņu vajag ierobežot uztura, bet arī, principā, viņi arī neliela daudzuma vajadzīgi. Un ir tauki, kas ir kaitīgi mūsu organismā. Te ir hidrogenizēti tauki un transgēni transtauki. Ja jūs nopirkat sviestu un jūsu sviests leduskapī saglabā savu mīkstumu, tad nozīmē, ka viņš satur hidrogenizēti tauki. Nestāstīšu par to mehānismu, kā viņu taisa, bet viņi ekonomiski ir izdevīgāki un tāpēc kulinārija, kafejnīcas, ēdnīcas pārsvarā izmanto gatavošanu tieši hidrogenizēti tauki. Bet viņi var sekmēt celulītu, tas ir visvienkāršākais. Jūs varbūt pateiksiet, ka mēs visi pareizi ēdam, mēs visu zinām, bet es drusku ar jums padiskutēšu. Tad kāpēc mūsu uzturs nav tik ideāls, kā viņam vajadzētu būt? Pirmkārt, nepietiekoša zināšanas cilvēkus par pārtīkas kvalitāti. Tagad cilvēki drusku saka lasīt, kas ir uzrakstīts virsū, bet tomēr vēl nav pietiekoši izglītoti cilvēki. Cilvēki vairāk paļaujas reklāmai, vizuālai pievilcīgai produktu, cenai, nevis sastāvam. Vairāk uzmanību pievērš garšai. Tad man tas garšo un tad lai pēc tam būs, kā būs. Laika trūkums, un tāpēc cilvēki bieži vien pirk produktus ātri gatavojumus, kur var iemest mikrovilni krāsni un ātri paēst, netērējot laiku. Vēl interesants moments, ka agrāk cilvēki tērē diezgan daudz enerģijas. Piemēram, viņš cīra mežu, vai viņš tur nodarbojas ar medību, vai vēl kaut ko. Kalorāža bija 4000 kilokalorijas dienā, vajadzīga kalorāža. Kad mēs mācījāmies, tad rekomendētas kalorijas bija 3500 kilokalorijas. Tagad cilvēki sēdošais darbs, mašīna, transporta un principā sievietēm rekomendēta kalorāža ir mazāk kā 2000 kilokalorijas, atklāti pateikt. Ja mēs speciāli nenodarbojamies ar sportu. Vīriešiem drusku vairāk kā 2000. Faktiski tāda kalorāža nevar ieguldīt visas tās uzturvielas, kas ir nepieciešams cilvēkam. Savādāk būs vienkārši aptaukošana. Un dažādas dietas, kuru cilvēki ievēro. 3/4 sievietes un 9/10 vīrieši ēd retāk nekā vajag. Principā jāēd cilvēkam mazākas porcijas. Mūsu porcijas apjoms ir mūsu rokas, tās ir mūsu kuņģis. Mēs viņu izstiepjam, cik tikai varam. Un tad jāēd 4-5 reizes dienā. Bet tā nenotiek. 2/3 cilvēku pastāvīgi neiekļauj savu ēdienkārtas zīves.
kur ir omega-3, omega-6. Daudz dzīvnieku izcelsmes tauki ir uztūra, daudz smagu tauku uztūra un zema kompleksu ogļhidrātu uztūra. Tas viss paaugstina sirds asinsvadu slimību risku. Kā ēd bērni? Produktu daudzums ir ļoti ierobežots. Man, piemēram, viens puisītis, tad pirmklasnieks gāja, mēs ar mammu pat runājam droši vien, ka no saules barojas puika. Viņam bija 5 produkti, kuru viņš ēda. No tām bērnu cisiņu, šokolādes sieriņas, frikartupeli un kaut kas vēl 2 produktus. Tāda ir izvēle. Ļoti daudz bērnus neēd darziņus, neēd zivis. Viņam izliekti dažas tie svarīgi produkti. Pārsvarā ēda ogļhidrātus un pārsvarā tādas vienkāršas ogļhidrātus, saldumi pa vidu. Daudz kaitīgu produktu uztūra mūsu bērniem. Nepareizs ēdienas režīms, vai sakarā ar sportu, vai sakarā ar to, ka vecāki tikai vakara nāk mājās un tāpēc viņš ēd tikai vakara puse. Un ir arī dietas, atsevišķi sporta veidus, kur vajag ierobežot svaru, un tāpēc arī bērni neēd, piemēram, mākslas vingrošanu un tā tālāk. Un tad uzturs bērniem nepietiekuši pēc kalorāža un pēc sastāva. Smeķēšana, alkohola lietošana, kafijas uzņemšana, medikamentu lietošana, viņi visi var paaugstināt vajadzību, piemēram, pēc C vitamīna un bremzēt, kavēt uzsukšanu, vitamīnu uzsukšanu. Un ir arī neveseli organismi, kur ir zarna trakta slimības, fermentu nepietiekami daudz, kas traucē normālu uzturvielu uzsukšanu. Ir tāds teikums, ka agrāk nabagi ēda labāk kā mēs, tāpēc kā pārtikas kvalitāte arī pasliktinājās. Augsne ir nepietiekuša minerālu vielu daudzums. Ja mēs ņemam no zemes rāžu katru gadu un viņa atdot tiem augiem mikroelementus, tad saprotiet, atnāks laiks, kad mikroelementu vairāk nav zemē, un viņu aizvieto ar ķīmiskam mēslojumam. Rezultātā mēs vairāk saņemam ķīmiju nekā mikroelementi. Kā teica, ka, piemēram, es ēdu ķiplokus, un tur ir cinks, bet cinks ir tur, ja tie ķiploki aug tur, kur zeme ir cinks. Ja cinka pēc būtības nav, tad arī nav no kurienes viņu paņemt. Transportēšana, mēs zinām, kā, piemēram, banānus pie mums ved, viņus noņem no kokā zaļa veida, viņi nepaspēja no zemes, no saules saņemt visu, ko viņam vajag saņemt, un viņi tikai pa ceļam gatavojas, vai mums mājas viņi gatavojas, tā paša hurma man stāv arī plantācija augšā uz leduskapi, faktiski viņi arī nepilnvērtīgi. Mazgāšana, gatavošana, konservēšana, saldēšana, visi viņi samazina produktu vērtību. Un arī pārtikas piedevas, kuri ir bieži vien mūsu uztūra, natrija glutamāte, es domāju, ka jūs zināt par to elementu. Principā natrija glutamāte, tas ir garšas pastiprinātājs. Viņš ir praktiski visas kulinārijas, visas izstrādājumus, visas ātras zupas. Viņš dod tādu specifisku garšu ēdienam un atvieglo pavara darbu, tāda ziņa, bet viņš izsauc mūsu atkarību no tiem produktiem. Mums gribas ēst vairāk un atkārtot ēst to pašu produktu un vispār uzlabo apetītu, un tā daļai, ka narkotika darbojas. Un cukura aizvietotāji, tie ciklamāti, glutamāti, viņi izsauc žultspūšļa vēzis. Tad nevajag labāk ēdēt cukuru, brūnu un medu, nevis tās tabletes, kuru jūs spiežat. Informācija par Latviju. Tad atkal kontraarguments, cik mēs esam piesatināti un cik mēs saņemam mikroelementus un cik mums bagāts uzturs. Paskatīt pirmo ailīte, cinks, par kuru es
teicu vīriešiem, it sevišķi 14 mg ir normā, vīriešiem 10, sievietēm 7,18, ja, tad bēdīgi. Ar dzelzu vēl sievietēm vēl sliktāk izskatās situācija. Paskatīt, kā ir ar jodu, ja 200 ir norma, 56, 68 ir skaitli, ja, cipari. Tad nav tik optimistiski. Paskatīt arī magnīs, cik izskatās 350, 234. Un šeit ir pa reģionam. Nu, arī interesanti redzēt, tās pats cinks, Rīgā viszemākais rezultāts. Tur Kurzeme vēl labāk dzīvo ar to elementu. Dzelza deficīts, joda deficīts visas reģionas, vairāk Zemgale, principā Zemgale kaut kā sarkanāk izskatās, ka vairāk deficīti. Nu, un šeit ir vitamīni. Tad A vitamīns, jūs redzat, no 100%, 40%, cik 48%, līdz 52%. Zemgale viszemāk ar A vitamīnu. Un paskatīt, cik bēdīgi ir ar D vitamīnu, otra no apakšas ailītes. Ja? No 100% visiem ir no 30 līdz 40%. Izteiktais deficīts D vitamīna. Kur viņi var dabūt to D vitamīnu? D vitamīnu mēs dabūjam no saules. Ja mēs sauļojamies, ja mēs braucam uz Egiptu ziemē. Solārijā nevar iet, tas Solārijā ne, saules nav, bet D vitamīnu var ēst, viņš ir pilenveidīgais, viņš ir mencas, aknas, eļas, eļa. Ja? Ot, tur ir D vitamīns, pastiprināta deva. Un praktiski mums vajag no septembra, kā tikai mēs uzvilkam krekliņu mugurā, tad viņu sāk dzert un līdz pavasarim, kamēr mēs neesam atkal pliku ādu. Un D vitamīns vasarā veidojas, ja mēs atrodamies saulē, nu, no rīta vai vakaros. Ja mēs izmantojam to krēmu, aizsardzības krēmu, nu, mēs mazāk saņemam to D vitamīnu. Viņš arī daļēji noņem to D vitamīnu veidošanu. Tāpēc, nu, tā, lietojam D vitamīnu. Tā. Un cilvēka veselība ir atkarīga. 12% no veselības aizsardzības sistēmas valstī, 18% no to, ko mums vecākie iedeva, un 70% no dzīves veida, ieskaitot uzturu. Jūs redzat, cik daudz procentus ir mūsu rokas. Ja? Un ja mēs tikai pamainīsim savu uzturu, ja mēs papildināsim un padomāsim, kā sabalansēt mūsu uzturu, jūs redzat, cik daudz var mainīties. Principā austrumnieki uzskatā, ka mūsu organisms ir ļoti gudra sistēma. Ja viņu attīrīt, pabarot un sabalansēt, to organisms pats risinā visas problēmas, kas ir saistīti ar veselību, un pats var atveseļoties. Un, ja mēs iedomāsimies, ka slimība ir aizbergs, un ir redzama daļa, ir slimības simptomātika, un kas atrodas zem ūdeni, ir tas, kas notiek mūsu organisma iekšā, šūnu līmeni, audu līmeni, tad tradicionāla medicīna, farmakoloģija darbojas uz aizberga augšēju daļu. Piemēram, cilvēkam ir sāpes locītavas. Ko mēs saņemam no doktora? Diklofenāku, reizi, ja? Bet organisms mums bļauj, man nav kārtība, man ir problēmas, dodiet man, palīdziet man. Mēs viņam klusi, nevajag bļaut, nevajag sāpēt, nekas tev nesāp, bet process no tā nemainas, tur iekaisums, tur visas izmaiņas, skrimšļi tāpat ir. Ja, un tāda medicīna, kas vairāk darbojas ar tādam dabīgam līdzekļiem, dod cilvēku glukozamīnu, chondroitīnu, labas eļas, hialuronskābe, sēru substances, un pakāpeniski atjaunojas skrimšlis, viņš paliek pufīgāk, mikstāk, un cilvēkam labāk ar to pašu locītavu, nevis tikai sāpes noņemtas. Neviens doktors, kas darbojas, strādā ar dabīgam līdzekļiem, neārstēs alerģiju ar klaritīnu.
Tāpēc, ka viņš pirmkārt sakārto zarnu traktu, attīrīs to cilvēciņu no visām parazītiem, kas varbūt ir dzīvo zarnas, sakārtos zarnu trakta floru, attīrīs aknas un tikai pēc tam ķersies pie tā, lai korigētu to alerģiju. Un paskatiet, diezgan tāda veca tabula, bet arī var redzēt, kā Japāna valsti, kur tāda nelabvēlīgie faktori, apstākļi ar to visu radiāciju un visam problēmām un stresiem, bet cilvēkam dzīves ilgums viens no garākajiem pasaulē. Un viņi lieto uztura bagātinātāju, 90% iedzīvotāji lieto uztura bagātinātāju. Amerikas Savienotas valstis 80%, Eiropa nedaudz atpaliek kopuma 65%. Par Krieviju es neesmu pārliecināta, ka skaitļi ir pareizi, bet kā mums ir Latvijā. Nav precīzi dati, bet runāju ar tiem pacientiem, kas nāk pie maniem uz apskatiem, vai kaut ko lieto. Lieto zivju eļu, kalciju plus mīnus, C vitamīnu. Viens otrais vēl magniju B6, ja viņi var pieskaitīt pie tādam dabīgam līdzeklim. Tas ir viss. Ja. Domāju, ka 0,0%, kas mums lieto preparāti uztura balansēšana. Uztura bagātinātāja, tāds pats termins, nepārāk viņš man patīk, bet principā tie komponenti, kas bagātina mūsu uzturu, papildina un balansē viņu. Cilvēku grupas ar paaugstinātu mikroelementu vajadzību. Te ir bērni, augšanas perioda, aktīvas augšanas perioda, tad 6, 7, 8 gadi, pusauģi, 11, 13, 15, attiecība meitenes un zēni. Cilvēki ar paaugstinātam fiziskam un psihoemocionālam slodzem, tad ir sportisti, grūtniecības perioda, barošana ar krūti un pusmūža vecums. Kādas sportista fizioloģijas īpatnības? Organisms funkcionē ekstremālas apstākļos. Viņš atrodas psihoemocionāla pārslodze visu laiku. Fiziska pārslodze arī ir. Visas sistēmas darbojas ar paaugstinātu intensitāti. Ievērojami augstāk ir enerģijas patēriņš, salīdzinot ar pārastiem cilvēkiem. Slodze izsauc oksidatīvu stresu, veidojas brīvi radikāli. Noslogotais dienas grafiks neļauj viņam ievērot normālu ēšanas režīmu. Reizēm pirms treniņa viņi nevar paēst, reizēm no skolas jāskrien uzreiz uz treniņu, viņi arī nav paēduši. Maksimālas fiziskas slodzes laika, formas laika ir zemākā imunoloģiskā aizsardzība. Ja jūs esat saistīti ar sportu, jūs droši vien, ka zināt, kad sportists gatavojas nopietnam sacensībam. Viņu sportiskais līmenis, fiziska forma, viņam iet uz augšu, viņš sasniedz piku, viņam tūlīt jāstartē sacensības un tajā brīdī viņš saslims. Pie tām, ja viņš slim no tā laika, viņam appulsējas plauškarsonis, ja viņam ir angīna, tad viņam veidojas paratanzilārais abscess, ja viņam ir auguni, tad viņam ir uzreiz furunkuloze pa visu ķermeni un iet diezgan nopietni, tāpēc, ka imūnsistēma tajā periodā atrodas diezgan zema līmenī. Tāpēc sportistam ļoti svarīgi tāda atbilstoša svarīga perioda, kad viņš gatavojas sacensībām, noturēt imūnsistēmu labā formā. Un bieži vien sportistiem arī ir hroniskas slimības, kas pavainā viņu adaptācijas spējas. Pilnvērtīgs uzturs ir mūsu veselības fundaments, un cilvēkam jāsaņem 60 minerālvielu, 16 vitamīnu, 12 aminskābes, 3 poli nepiesatināts tauku skābes, omega 3, 6, 9, licitīnu, kompleksē salikti ogļhidrāti, šķiedrvielas un ūdeni. 30 ml uz kilogramu svara. Tā ir bāze. Ja? Bet mēs pašreiz dzīvojam diezgan sarežģītas apstākļos, interesanta perioda, bet viņš ir smags priekš mums.
Industriālais progress iet geometriskā tempa, pieaugums ir geometriska tempa. Tā man nepatīk, ka viņš lēni iziet ārā. Nu, labi. Tad viss apkārt mums ir tehniskas ierīces, gan elektromagnētiski vilni, gan ūdens piesārņošana, gaisa piesārņošana. Mēs dzīvojam hroniska stresa apstākļos. Krīt uz mums informācija, krīt uz mums visi jaunumi. Mēs visu laiku domājam ar to, kā paspēt, uzspēt, ja tu nepaspēs, kāds cits to izdarīs pirmais. Mēs visi dzīvojam stresā. Un hroniskais stress sit pa organismu un pirmkārt sit pa mūsu imūnsistēmai. Un cilvēku jauna era raksturojas ar kolektīvas imūnrezistences samazināšanu. Tehniska progresa sasniegumi ir agresīvi pret cilvēka. Neatņemama daļa mūsu dzīves ir mobilais telefons. Skatos, gandrīz visi tagad sēž un tur rokas mobilo telefonu. Paskatiet, kas notiek. Ja? Mēs nevaram no viņa atteikties, bet ir vērts par ko padomāt. Telefonu trubiņu mēs turam 3 cm attāluma no smadzenēm. Sarunas laika pieaug temperatūra galvas smadzenē. Notiek elektriski vilni un elektromagnētiski vilni darbojas uz galvas smadzenēm. Otrā bildīte, paskatiet, mobilās telefona zvans, kā izskatās mūsu aura. Ja, tad cilvēkam aura jābūt nepārtrauktai. Te var redzēt, ka pie ausi ir auras pārāvums, otrajā puse mazais pārāvums, kur tā kā šaujiens iziet ārā. Ir arī vibrācijas izmainīti genitālijas līmenī. Es domāju, ka austiņi risinā jautājumu, bet skatījos literatūru vakar un izlasīju, ka austiņi darbojas kā antēna un vēl aktīvāk nekā paša trubiņa. Un, ja austiņi ir ausīs, tad tās signāls iet pastāvīgi ietekmē mūsu smadzenes. Uzreiz pēc produktu lietošana asinsaina atgādina onkoloģiska slimnieka asinsainu. Ir vērts padomāt. 2 stundas tās izmaiņas saglabājas. Ja? Tāpēc nav tik vienkārši. Un visi tie faktori ved pie tā, kā krīt mūsu imūnrezistence un veidojas problēmas organismā. Mikropasaule arī pielāgojas, lai uzvarētu cīņu ar cilvēcību un lai izdzīvot. Un rodas jaunie vīrusi un baktērijas formas, ar kuram ne organisms, ne farmācija nav spējīgi cīnīties. Gan putnu gripa, gan cuku gripa nesen bija parādies. Tagad mēs jaunu slimību vēl izlasījām, Morgellānu slimību, varat paskatīt internetā, diezgan interesanta informācija. Principā notiek cīņa un izdzīvos tas cilvēks, kam ir stipra imūnsistēma. Imūnrezistences samazināšanas rezultāti ir onkoloģijas epidēmija pasaulē. Tagad uz stabiem jūs varat izlasīt tādu teikumu. Katrai 9. sievietei ir risks saslimt ar krūšu vēzi. Bēdīgi, ja, bet tāda ir statistika. Alerģija ir bērniem un pieaugušiem. Plašā apjoma. Es arī nevaru pateikt jums statistiku, es meklēju, bet neatradu nekādu procentu, bet runājot ar bērniem, katram 4., 5. bērnam vismaz ir vai ādas alerģija, vai sezonas alerģija, alerģiskais iesnas, vai bronhiāla astma. Ļoti plaša tagad ir tāda problēma. Autoimūnas slimības, kad organisms veido autoagresiju pret saviem audiem, un te ir cukura diabēta 1. tīpa, autoimūnais tiroidīti, autisms, artrīti un citas slimības.
hronisku plaušu slimības, sirds asinsvādu slimības un endokrīnu sistēmas slimības plašais pieaugums visa pasaulē. Hroniska vīrusu dzīvošana organismā, C hepatīts, tagad diezgan plaši pasaulē ir. Herpes vīrus, ja? Varat paši padomāt. Vairāk kā 95% ir pazīstams, kā uz lupām izmetas augstpunktā. Ja? Tas nozīmē, ka herpes vīrus vienkārši dzīvo mūsu organismā. Un mūsu organismu ar viņu normāli sadzīvojas un nemēģina ar viņu no viņa atbrīvoties. Bet herpes vīrus var nelabvēlīgas apstākļos periodā parādīties sirdī, galvas smadzeņu apvalkos ar smagam komplikācijām. Tagad Epsteina-Bara vīrus vēl parādies cilvēkiem. HIV vīrus arī dzīvo organismu un arī pastāvīgi pieaugs cilvēku daudzums, kas ir inficēti ar HIV-u. 60% patoloģijas, iekšējo orgānu patoloģijas saistīta ar parazitāro vīrusu agentiem. Un ir tāds teikums, ka visas slimības var sadalīt uz divām daļām. Vai viņi ir saistīti ar infekciozu agentu, vai tas agents vēl pagaidām nav atrasts. Stiprā imūnsistēma ir mūsu dzīvības caurlaide pasaulē. Iedomājieties tā frāze. Un, ja kāds man pateiks, ka es taču neslimu ar saaugstēšanu, es diezgan reti saaugstējos, man ir stipra imūnsistēma. Mūsu aizsardzība pret vīrusiem un baktērijiem, tā ir tikai 10% no imūnsistēmas funkcijas. Un imūnsistēmas aktivitāte mēra litiskas vienības. Lai viņa normāli funkcionētu, jābūt apmēram 250 līdz 300 litiskas vienības imūnsistēmas aktivitātē. Pārbaudīja cilvēkus pasaulē, jaunus cilvēkus no 25 līdz 40 gadiem, un imūnsistēmas aktivitāte no 30 līdz 75 litiskam vienībām. Tad nebūsim tādi optimisti, mēs neesam tik stipri, kā mēs domājam. Un viena no galvenajām funkcijām mūsu imūnsistēmā ir mūsu aizsardzība no iekšējām problēmām. Katru minūtu, katru stundu, katru dienu mūsu organismā 10 tūkstošiem veidojas atipiskas šūnas ar bojāto ģenetisko informāciju. Un, ja imūnsistēma ir modra, viņi tos šūnas redz, kā ir šitas bildes, un viņus iznīcinā. Tā saucas apoptoze process. Bet, ja imūnsistēma guļoša, viņi neredz tos atipiskas šūnas, tad viņi sāk vairoties un no tiem šūnām veidojas onkoloģiskais process. Un mēs nezinām, kuram no mums iekšā tas jau notiek. Ja? Kamēr tās process, tās šūnas nav tik daudz, mēs viņus nejūtam un neredzam. Un mēs viņus redzēsim tad, kad tas audzējs būs pietiekoši liels, kad parādīsies kaut kāda klinika, un bieži vien tas ir pa vēlu, kad teica, ka jau 3. stādija, neoperabls un tā tālāk. Ja? Tas ir ļoti svarīga funkcija, un to nodrošina naturāli killeri. Tā saucas imūnsistēmas šūnas, kas ved to kontrolē virs tiem iekšējiem bojājumiem organisma. Un arī imūnsistēma kontrolē un blokē pārāk aktīvas, neadekvāti aktīvas imūnsistēmas reakcijas, kad viņa veido agresiju pret mūsu iekšējiem šūnām un audiem, autoimūnas slimības. Tāpēc svarīgi atrast preparātus un produktus, kas aktivizē mūsu imūnsistēmas darbību. Un te ir gan echinacea, visiem zināma, gan ženšeņa, radiola un tā tālāk. Bet jāpateic, ka gan echinacea ne uz visiem cilvēkiem darbojas,
gan viņu nevar ilgstoši lietot, gan viņi var izsaukt alerģijas. Un, ja ehinacēja ir mūsu organisma masīca, tad tos produkts, par kuru mēs tagad runāsim, ir brālis, īstais brālis. Kas tad tas par produktu? 1949. gadā Dr. Lorens strādāja ar pacientiem, kas slimo ar tuberkulūzu, atklāja, ka jāpaņemt asins no cilvēka, kas pārslimo ar tuberkulūzu un veiksmīgi izveseļojas, un pārliet tos asins citam cilvēkam, kas dotie brīdi ir slims, tad slimības gaita pacientam, kas ir slims, ievērojami uzlabojas, viņš ātrāk atveseļojas. Un Dr. Lorens iedomājas, ka tas ir kaut kāds faktors, kas pārnēs informāciju no viena pacienta uz otram pacientam par imūnsistēmas, par imunoloģisku pieredzi. Un viņš nosauca to faktoru, to elementu par transfer faktoru. Faktoru, kas pārnēs informāciju no viena cilvēka otram. Viņš ir vēl saucas Lorensa faktors. Kopš tā laika, 49. gads, saka pētīt šo informāciju un pakāpeniski saka ražot ampulveidīgas produktus, kas saturēja to transfer faktoru, kuru izdalīja no asinīm. Līdz šim šie preparāti ir, piemēram, Leikonorms preparāti, bet jūs redzat, viena deva, viena ampula cena apmēram $500, tāpēc, ka asins preparāti vienmēr ir pietiekoši dargi. Un stāstīja tāds gadījums, kā viens no tādam valdošiem personām Kazahstānā, viņam meita saslīma savu laiku ar kaulu tuberkulūze, un viņš viņu ārstēja, viņš nopirka tos ampulas, un visa ārstēšana izmaksāja 5 Volgas, tas mašīnas, tā laika bija, tad varat iedomāties, cik dārga bija ārstēšana. Bet mums ļoti paveicas, ka 80. gados atklāja, ka tas transfer faktor ir ne tikai asinī, bet viņš arī ir mātes pirmpienā. Un mamma ar savu pirmo pienu, ar savam piena pirmam pilieniem dot mazulim nedobriedušai imunsistēmai, mazuļi imunsistēmai informāciju, darba instrukciju, pēc kura imunsistēma strādās visu mūžu garumā. Un tā informācija ir tā, kuru viņa saņēma no savas mammas, viņu mamma saņēma no savas mammas un tā tālāk. Faktiski tā pirmpiena ir savākta informācija, kas krājas no paudzes līdz paudzēm. Bet bija tāds nelaimīgs brīdis, kad cilvēki izdomāja, ka viņi ir gudrāk nekā Dievs un izlēma, ka tās pirmpiens nav tik labvēlīgs bērniem, ka viņš ir pārāk treknis, varbūt ne pārāk tīrs un ka bērniem nevajag to pirmo pienu dot. Un no 1922. gada līdz 80. gadiem praktiski visas valstis bija tāds likums, ka bērnu nepielikt pie krūti pirmas 3 dienas un tikai pielikt pie krūti vēlāk 4. diena. Un to pienu, vērtīgu pienu, viņi faktiski meta ārā. Un pārtraucas tās informācijas nodošana no paudzes līdz paudzei. Un faktiski tie bērni, kas jauna paudze, kas tagad jau baro ar krūti, viņi krāja jaunu imunoloģisku pieredzi, kura bija pazaudēta. Bet dzīvnieki dzīvo, kā Dievs viņam deva, viņi baroja savus mazuļus ar pienu, un viņam visas tas process gāja dabīga veida. Un tāpēc noskaidroja, ka tās transfer faktors, viņš ir identisks visiem mugurkaulniekiem. Ja? Un tad gan govju piena, gan citam mugurkaulniekam tas pirmpiens saņem to svarīgo informāciju, kuru vajag pārnest no paudzes līdz paudzei. Un 89. gadā Dr. Wilson un Paddock prezentēja ekstrahēšanas tehnoloģiju, kas ļauj saņemt koncentrētu transfer faktoru formu no govju pirmpiena.
un tas deva iespēju sākt kapsulēta produktu formu ražošanu. Parādījās tāda informācija, kā transferfaktori no olas dzeltenuma ir ievērojami stiprāk un ievērojami aktīvāk, un sāka izdalīt viņu arī no olas dzeltenuma. No 49. gada, kad atklāja transferfaktoru, viņu pētīja daudzas klinikas. Vairāk kā 3500 klinisku pētījumu dažādas valstis, vadošas klinikas un zinātniskas centrus, kas prezentēja 11 starptautiskas kongresus. Ne visi farmakoloģiski preparāti tik plaši un dziļi izpētīti, kā bija pētīts transferfaktors. Kompānija For Life pieder 9 starptautiski un 3 amerikāņu patenti uz ražotnes tehnoloģiju un transferfaktoru saturošiem produktu formula. Un vēl 20 patenti atrodas apstiprināšanas procesā. Tātad produkts ir ekskluzīvs un viņš ir pasargāts un principā nav konkurentēts. Ja jums būs interese, jūs varat paskatīties internetā, kā transferfaktoru saturošie produkti ir iekļauti ārstu rokas grāmatā Amerikā, un var internetā atvērt grāmatu un paskatīties informāciju par transferfaktoru, kur viņš ir aprakstīts un rekomendēts Amerikas ārstiem izmantot šo produktu pacientu atveseļošanai. Kas tad ir transferfaktori? Tas ir dabīgas izcelsmes peptīdu koncentrāts no govju pirmpiena un olas dzeltenumā. Viņš sastāv no 25 līdz 44 amīnskābiem, un šitā spirāle iekodēta, ielikta imunoloģiskā pieredze, kas sakrājas no iepriekšējiem paudzēm. Ar ko komunicēja dzīvnieki, kontakti ar kādam vīrusam un baktērijiem bija viņu dzīve, šeit ir iekodēta un ielikta programmā. Un kad kompānija For Life gatavo produktu, specializēti produkti, piemēram, transferfaktori, kas darbojas, kas ir domāts pacientam ar sirds asinsvadu sistēmu. Viņi speciāli kontaktē to vistiņu, no kuras būs pēc tam paņemts transferfaktoru, ar citomegalovirusu, kas ir viens no galvenajiem iemesliem cēloniem sirds asinsvadu slimībai. Tad viņi veido konkrētu transferfaktoru, kas vairāk ir domāts tieši šim pacientiem. Transferfaktors izstrādājas ar mūsu imunsistēmu šūnas. Tas nav no kaut kurienes paņemts, viņš ir mūsu organismu sastāvdaļa. Viņu izdalā imunšūnas, bet vienīgais tos augšu minētu iemeslu dēļ viņš nav pilnvērtīgs, viņš ir nav tik informatīvs, viņš ir vājš un viņš nenes pilnvērtīgu informāciju mūsu imunsistēmai, mūsu iekšējais transferfaktors. Ja? Visu tos faktoru rezultātā, par kuriem es jums jau teicu. Un viņš ir identisks visiem mugurkaulniekiem. Šitā schēma jūs varat redzēt, es pat jums parādīšu. Jā, tad atnāca pie mūsu organisma kāda baktērija, imunoloģiska šūna, pieņem šo baktēriju, pārstrādā informāciju un sūta mesīžu citam imunoloģiskam šūnam, kurš atnāca, kā rīkoties, ko darīt, kā ar viņu strādāt un kāda reakcija jābūt. Un šis mesīžs ir mūsu transferfaktors. Ja? Jūs redzat, ka viņš ir mūsu organismā. Bet, ja mēs lietojam pilnvērtīgu transferfaktoru no ārpuses, tad imunoloģiskā atbilde paliek ātrākā, pilnvērtīgā, efektīvākā, un sasniedz vairāk rezultātus. Šita tabula jūs varat redzēt salīdzinājumā, cik aktīvi
dažādi imūnomodulātori, preparāti, kas darbojas uz imūnsistēmu. Tieši novērtēt, cik stipri aktivizējas naturāli killeri, un, piemēram, 15% ir aloe vera, tālāk 43% ir echinacea, visiem pazīstama, un 103% ir vienkāršais transferfaktor, un pastiprinātais transferfaktor ir 248%. Jūs redzat, ka 5 reizes stiprāk un efektīvāk ir šīs produkts. Un tas vēl nav viss, tāpēc, ka transferfaktoram ir 3 frakcijas. Induktora frakcija aktivizē imunitāti tiem, kam imūnsistēma ir nomākta veidā. To dara daudz imunpreparāti, tikai atšķirīgi no tā, kāda veida. Bet supresora frakcija, tāda frakcija, kas nomirinā pārāk agresīvu, pārāk aktīvo imunitāti. Piemēram, ja cilvēkam ir alerģija vai viņam ir autoimūna saslimšana, tad imunoloģisku reakciju vajag nomirināt. Un supresora frakcija ir transferfaktori ir vienīgais produkts, kas satur supresoru frakciju, kas var nomirināt pārāk agresīvu imunitāti. Un antigēnu specifiskie transferfaktori, tie ir transferfaktori, kas dod programmu, kā darboties dažāda bakteriāla vai vīrusa agenta ienākšanas organismā situācija. Ja? Tad darba programmu viņi nes organismā. Un tāda veida transferfaktoru transferfaktoru dabiska kārta regulē un normalizē imunoloģiskas procesus cilvēka organismā. Kā darbojas transferfaktori, ja cilvēks saslim ar vīrusu? Atkal jūs varat redzēt, dzeltena krāsa ir vīrusa infekcija, kā viņa attīstas, kā viņa pieaug pa dienam, un zāļa krāsa ir tā, kā reaģē mūsu organisms, ja mēs nesaņemam transferfaktoru. Pakāpeniski kaut kā 2., 3. dienā organisms saprot, kas atnāca un sāk rīkoties un pakāpeniski cīnīties ar to infekciju. Ja mēs saņemam transferfaktoru, jūs redzat, kā sarkana līnija. Faktiski jau 1. diena organisms saprot, kas atnāca un kā vajag rīkoties. Un cīņā ar infekciju notiek jau pirmās dienas un faktiski ievērojami pātrinājas atveseļošanas process. Slimība nepaspēja attīstīties, kad mūsu organisms jau pacēla savus karavīrus un cīnījās aktīvi ar to infekciju. Un faktiski mēs mazinājam blaknes un mēs pātrinājam atveseļošanas procesu slimības laikā. Transferfaktoram piemīt arī vēl dažas funkcijas, tas imunoloģiska aizsardzība, tas vēl nav viss. Viņš stabilizē šūnu membrānas, viņš darbojas kā antioksidants, tātad aizsargā mums pret brīviem radikāliem. Viņš darbojas kā adaptagēns, tātad nozīmē, ka viņš palīdz mums adaptēties stresam, laika joslas maiņam, klimatisku zonu maiņai, un viņam ir geroprotektīvais efekts. Tātad nozīmē, ka viņš uzlabo un samazina cilvēka bioloģisku vecumu. Ne tikai no ārpuses cilvēks paliek smukāk un jaunāk, bet kā pēc kosmetiskam līdzeklim, bet dziļa šūnu un audu līmenī viņš mazinā cilvēku bioloģisko vecumu un tāda ziņa var pagarināt dzīves ilgumu, aktīvas dzīves ilgumu. Es īsumā pateikšu preparātus, kas satur transferfaktoru pietiekoši daudz, pieejami mūsu Eiropas tirgu, apmēram 27 preparāti, bet es īsumā pateikšu. Diemžēl mums nav visi paraugi, bet varam iedomāties ar zilo vāciņu ir transferfaktoru, kas ir no olas pirmpiena, no mātes pirmpiena, viņš, vai klasiskais transferfaktors, viņš der visiem.
viņš kā diriģents ienāks organismā un sakārto imūnsistēmu darbību. Viņu var dot zīdaiņa vecumā, viņu var dot veciem cilvēkiem, jebkura vecuma. Viņš neizsauc nekādas alerģijas, nekādas blaksnes. Tāpēc, ka tas ir mūsu dabīgais elements, tikai pilnvērtīgs. Otrais transfer faktors, vai trifaktors viņš saucas, viņš sastāv no transfer faktora no pirmpienā un no transfer faktora no olas dzeltenumā. Viņš ir aktīvāk, kā es jums pateicu, un viņš ātrāk darbojas. Viņu var pieskaitīt pie tādas ātras palīdzības. Ja cilvēkam sākas infekcija, tad viņš ātrāk pacēl mūsu iekšējās spekus un ātrāk iet atveseļošana. Un varbūt nākamā diena pat nekas nebūs, ja viņu sākt pār pirmajā brīdi sākt lietot, kad sākas kaut kādas slimības pazīmes. Un viņš darbojas uz dziļām infekcijām, uz intracelulāriem vīrusiem, piemēram, uz C hepatītu vīrusu, uz herpes vīrusu infekcijām. Transfer faktoru plus ir visstiprākais no visiem transfer faktoriem. Ja runāt par sportu, tad viņš palīdz cīnīties ar infekciju, viņš ļoti pātrina atveseļošanu, viņš reizēm var aizvietot antibiotiku lietošanu, un jūs zināt, ka antibiotiki ļoti novājina cilvēka darba spējas, un reizēm mēs ar tādu transfer faktoru varam iztikt bez antibiotiku lietošanu. Un viņš satur arī kardicepsu, tas ir austrumu sēne, kas ļoti uzlabo organisma enerģētiku. Šeit uz bildes ir BCV formula vai kardioformula. Jūs redzat, ka viņa sastāv no vitamīniem, mikroelementiem, kas ir svarīgi pirmkārt sirds-asinsvadu sistēmai, bet viņu var uzskatīt kā dabīgu vitamīnu sirds darba uzlabošanai, aknas aizsardzībai, praktiski visiem vajadzībām. Es domāju, ka tik plašā vitamīnu spektrā, es droši vien, ka neredzēju. Un vienīgais, ka neieteikšu ar to sakt, tāpēc, ka mēs tomēr neesam mūsu organismu tik labā formā, un ja viņu sakt, tad viņš var izsaukt vienkārši šoku mūsu organismam. Tāpēc labāk sākumā savest kārtību savu organismu ar vienkāršākiem transfer faktoriem, lai viņš drusku jau attīras, drusku uzlabo mūsu imūnsistēmas darbība, un tikai pēc tam piet pie šī ekskluzīvā produkta, preparāta, sieviešu un vīriešu komplikācija. Un šīs produkts Glutamine Prime, es uzskatu, ka tas vispār sprādziens priekš sporta. Viņš nav domāts tikai sportistiem, bet es domāju, ka viņš ir ļoti vērtīgs sportistiem. Un es te nosaukšu tikai dažas funkcijas, kas varbūt priekš jums ir aktuālākie, bet viņam spektrs ir ļoti liels, ko viņš var labu izdarīt organismam. Jebkurš stress daudzkārt pastiprina vajadzību pret glutamīnu. Viņš ir dabīgs antidepresants, viņš uzlabo noskaņojumu, noņem stresu. Viņš dod enerģētiku gan imūnsistēmai, gan visu mūsu organismam. Viņš neutralizē pienskābe un sakarā ar to ļauj trenēties ilgāk un efektīvāk. Viņš pātrina atjaunošanas procesu muskuļus pēc slodzes. Tad cilvēks ātrāk ir gatavs trenēties. Fizioloģiski aktivizē augšanas hormona izdalīšanu. Tas ir somatotropais hormons, bet fizioloģiska līmenī. Un sakarā ar to viņš veicina muskulatūras attīstību, un tā, ja viņu dot jauniešiem, kas, teiksim, ka lēnāk aug, tad viņš var palīdzēt cilvēkam izdarīt to, kas organisms var reāli izdarīt. Tad viņš fizioloģiski uzlabo viņu augšanu. Pātrina bojāto audu sadzīšanu. Tad viņu var rekomendēt traumas gadījumā,
saišu sastiepumu vai sasītumu, un viņš pātrinās atzīšanas procesi. Aizsargā aknas no toksiskiem metabolismu produktiem, viņu var uzskatīt kā detoksikantu, kavē taukaina hepatūza attīstību, uzlabo smadzeņu darbību, uzlabo mūsu atmiņu, mūsu uzmanības spējas. Samazina gludas muskulatūras spazmu dēļ arginīna, kas ir sastāvā. Sakarā ar to viņš uzlabo mikrocirkulāciju, koronāro asinsrītu, sirds asinsvadu cirkulāciju, apasiņošanu, samazina asinsspiedienu, it sevišķi apakšējo asinsspiedienu un uzlabo erekciju, sakarā ar to, kā viņš uzlabo mikrocirkulāciju, atbrīvo asinsvadus. Glutamaini ir rekomendēts katram no mums. Šeit jūs varat redzēt, kā sarkanā līnija ir tā, kā būtu mūsu ideāla veselība dzīves garumā. Viņa pieaug uz kādam 20 gadiem, saglabājas platu līdz 110 gadiem, un pēc tam kritiens un nāve. Jā, visa dzīve ir veiksmīga un kvalitatīva. Īstenībā realitāte reāli ir, kura tā krasa melnā līnija, ja, kā viņa ir. Līdz kādam 20 gadiem ir pacēlums, 30 gadiem vēl ir tīri neko, 40 gadiem mēs ejam jau uz leju, un pēdējos gadus mēs izdzīvojam. Līdz 110 gadiem, es domāju, ka te kāds optimists zīmē, parasti viss notiek diezgan ātrāk. Jā, un ja mēs lietojam transferfaktoru, tad tā ir zaļa līnija, un viņa mums drusku pietuvinā pie tā optimāla varianta, jo pagarinā mūsu dzīves kvalitāte, aktīvas dzīves periodu. Un es gribu tagad pateikt tādu svarīgu frāzi, par kuru es domāju, ka jums ir vērts visiem padomāt. Te nav tā frāze. Frāze ir tāda. Vai jūs tuvākajā laikā sāksiet ieguldīt savā veselībā, vai pēc dažiem gadiem jums vajadzēs ieguldīt farmaceitiskā biznesā? Jūsu izvēle? Praktiski imūnsistēmai tikai 10% ir uzdevums pasargāt mūsu organismu no vīrusiem, no sēnītēm un no mikrobiem, kas lai mēs neslimotu ar infekcijām, un arī no onkoloģiskajām saslimšanām. 90% imūnsistēma uzlabo, atjauno mūsu organismu un liek strādāt vienā algoritmā visiem mūsu iekšējiem orgāniem. Citādā valodā tas varbūt nozīmē liek runāt visiem orgāniem esperanto, nevis sirdī pa franciski, kuņģim pa krieviski, un tur nierēm pa itāliski un tā tālāk, kā mēs varētu teikt. Imūnsistēma atjauno mūsu organismu, un praktiski tad mums tiešām varbūt būs iespējams nodzīvot līdz tiem 100 gadiem pilnvērtīgi. Tālāk, ja transferfaktors ir, kā teikt, skolotājs imūnsistēmai, tad glutamīns ir degviela. Un šeit ir tas, kad, cik mana prakse pierādīja kaut kur pa vairāk kā pusgads ir mūsu tirgu glutamīns, viņš satur tikai nanomolēkulas, nesatur pašu transferfaktoru, un es neieteiktu jums aizrauties uzreiz ar glutamīnu, jo, kā teikt, latviski var iebraukt auzās. Tas ir glutamīns? Glutamīns ir tas Glutamin Prime, par ko Laris runāja par pēdējo preparātu, kurš uzlabo, var teikt, organismā, kā teikt, galvas smadzeņu koncentrēšanās spēju, enerģiju dod, un arī muskuļu attīstību un tā tālāk. Bet tā kā viņš ir degviela, tad viņš palīdz no organisma arī izvadīt ārā mirušos leikocītus ar mirušajiem vīrusiem, mikrobiem un toksīniem. Un tad imūnsistēma attīrās, un viņa attīrās caur gļotādu. Un tas, protams, ir caur elpošanas ceļiem, tas ir klepus, aizdeguna iekaisums, tālāk varbūt arī izdalījumi gļotveidīgi ārā caur dzimumu orgāniem, gan sievietēm, gan vīriešiem. Un arī varbūt arī caurējveidīgas, tā caurēja, gļotveidīga caurēja, ka nāk no visiem galiem kaut kas ārā. Vai sliktākā gadījumā, ja tā imūnsistēma, ja limfātiskā sistēma ir ļoti piesārņota, tad tas viss izdalās caur ādu. Tā kā te ir ieteikums noteikti sākt ar transferfaktoru vai klasiks vai trifaktors.
Nu, sportistiem ļoti labs būtu šis te plus, jo ļoti pareizi ir, ka viņam ir spēcīga, kā teikt, pretvīrus, pretmikrobiedarbība un pretonkoloģiskā, bet ne tikai slimam, veselam cilvēkam, kā teikt, sportistam, tur ir ganoderma, kāda kordiceps un agārikus, šīs te 3 sēnes augstākās, viņas dod iespēju organismam izdzīvot bez skābekļa.